Reformatori mēdza teikt ecclesia reformata semper reformanda, kas nozīmē draudze reformēta, vienmēr reformējas. Tas ir sauciens un aicinājums mums visiem atgriezties pie svētajiem rakstiem. Reformētie baptisti ir tie, kuri pieņem, ka Bībele ir vienīgā autoritāte, ka Bībele ir galējais vārds visos ticības un dzīves jautājumos. Draudze reformēta nozīmē, ka mēs vēlamies atgriezties pie reformācijas patiesībām. Kad Mārtiņš Luters pienagloja 95 tēzes pie Vittenbergas baznīcas durvīm, viņam nebija mērķis veidot jaunu baznīcu vai jaunu konfesiju. Viņš vēlējās reformēt jeb atjaunot baznīcu no iekšienes. Romas katoļu baznīca tajā laikā bija ļoti attālinājusies no Bībeles mācības. Viņi tirgoja indulgences, veidu, kā tu varēji nopirkt sev piedošanu par naudu. Iespējams, mūsdienu aucīm tas varētu šķist absurdi, bet viņiem pat bija teiciens, tik līdz lādē monēta krīt, dvēsele šķīstītavu pamet tūlīt. Skaidrs bija viens. Tā laika baznīca vairs nebija tā baznīca, kādu to aprakstīja Dieva vārds. Mārtiņš Luters kopā ar citiem reformatoriem izvirzīja 5 pamatpatiesības, kuras kļuva par reformācijas stūrakmeni. Sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus un soli deo gloria. Vienīgi raksti, vienīgi ticība, vienīgi žēlastība, vienīgi Kristus un vienīgi Dievam gods. Sola scriptura nozīmē, ka Bībele, Dieva vārds, ir vienīgā autoritāte draudzē. Ne baznīcas tradīcijas, ne pāvests, ne cilvēku personīgais viedoklis, bet vienīgi Dieva vārds. To nedrīkst atturēt no lasīšanas, kā to darīja Roma, to nedrīkst aizliegt tulkot, to nedrīkst aizstāt ar jebko citu. Draudzes un cilvēku centrā ir Dievs un viņa vārds. Sola fide nozīmē, ka mēs esam taisnoti vienīgi ticībā. Mēs nevaram tikt glābti ar saviem darbiem. Mēs nevaram nopirkt to par naudu, jo no žēlstības mēs esam glābti caur ticību, un tas nav no mums, tā ir Dieva dāvana. Sola gratia nozīmē, ka mēs esam glābti vienīgi žēlstībā. Mēs neesam to pelnījuši. Dievs ir tas, kurš mūs ir apžēlojis. Dievs ir tas, kurš mūs ir izredzējis un attaisnojis. Tā ir Dieva nepelnīta dāvana. Solus Kristus nozīmē, ka mēs esam glābti vienīgi Jēzus Kristus upura dēļ pie krusta. Jēzus ir noslēdzis lielāko darījumu pasaules vēsturē. Viņš, būdams pilnībā nevainīgs un svēts, ir kļuvis par grēku mūsu dēļ, lai mēs varētu iemantot Dieva taisnību. Viņš ir vienīgais starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Viņš ir vienīgais ceļš pie Tēva. Soli deo gloria nozīmē, ka mūsu glābšanas mērķis ir pagodināt Dievu. Dievs mūs nav izglābis tikai mūsu dēļ. Viņš to ir darījis arī sevis dēļ, lai Dievs būtu pagodināts. Mēs lasām, ka mēs bijām izredzēti jau iepriekš likt savu cerību uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Otrkārt, draudze vienmēr reformējas. Nozīmē, ka mūsu mērķis nav tikai atgriezties pie 16. gadsimta reformācijas. Mēs neapstājamies pie Mārtiņa Lutera. Pēc Lutera nāca citi reformatori, kā Žans Kalvins, kuri turpināja Lutera darbu. Draudzei vienmēr ir jāturpina atgriezties pie Bībeles. Kā reformētie baptisti mēs ticam žēlstības mācībām, ka cilvēks ir pilnībā samaitāts un nav spējīgs pats nākt pie Dieva. Mēs ticam, ka cilvēki ir miruši savos pārkāpumos un grēkos. Viņi nav tikai slimi vai ļoti grēcīgi. Viņi ir garīgi miruši. Taču Dievs, būdams bagāts savā žēlstībā, ir izredzējis un aicinājis cilvēkus no visām tautām pasaulē. Viņš ir sūtījis savu dēlu, lai viņš atdotu
savu dzīvību par viņiem, attaisnotu viņus un dotu viņiem varu kļūt par Dieva bērniem. Šis ir tas, ko mēs saucam par žēlstības mācībām, jeb kalvinisma 5 punktiem. Tā ir brīnišķīga patiesība par Dievu, kurš nāk meklēt un glābt pazudušos.